Andri. Labdien, man sauc Andris Kivičs. Ja kino, Holivuds kino ir kultūras pasākums, es biju uz kino pirms nedēļas, vēl pirms tam es skatījos dziesmu svētkus, bet diemžēl pa televizoru, jo es nevarēju dabūt biļetes, bet kino būs pēdējais. Paldies, Dace. Kivičs kungs, kā pēdējā vēl? Jā, es pilnīgi piekrītu par to ideoloģiju, ja, ka tas, protams, atsauc atmiņā uzreiz komunismu laiks, kad ir uzstādījums rakstīt pareizos zejoļus un taisīt pareizās dziesmas un tā, bet tomēr es gribētu aicināt šajā diskusijā atcerēties to, ka valsts naudas nav tādas, jā. Ir cilvēku nauda, kuriem kaut kādā veidā ir, teiksim, jāpaskaidro, kāpēc tā valsts nauda un konkrēti viņa nauda aizgāja tur, kur viņa aizgāja. Un tas ir liels jautājums, ko mēs droši vien arī daudz runāsim, kā, teiksim, pamatot kaut kādas, teiksim, mistiskas mākslas atbalstīšana, kaut kāds, kurai nav apakšā, teiksim, nacionālas vērtības vai vispār neviens no, teiksim, valstī definētajiem mērķiem. Jā. Tā tā šaurā robeža, ne? Vai jums pašam ir bijis jautājums par kādu mākslas izpausmi? Piemēram, es, teiksim, nesen dzirdēju, ka meitene kā māksla pasniedza olvadu nosiešanu, ja? Un es par tādu mākslu es runāju, teiksim, ka tur notitovē melns krūts un tā ir performance un teiksim, es šaubos, vai kaut kas tāds būtu no valsts līdzekļiem jāatbalsta. Kaut kādas individuālas dīvainības cilvēku vai kaut kādi hobiji un tā. Tomēr tam būtu, teiksim, Latvijas kontekstā jābūt kaut kam jēdzīgam, ja? Un tāds viedoklis. Melbārds kundze, apvienojam vienā tādā sociālo lietu ministrijā. Es varu pateikt, ka tas sadalījums, kāds šobrīd 50 uz 50, apmēram valsts nauda un privāti, tas ir optimāls. Es, teiksim, šodien šeit vairāk gribu runāt. Es atvainojos, uz kādiem aprēķiniem jūs balstāties? Tie ir pieejami aprēķini. Es tagad jums konkrēti, ja jums gribat tiem cipariem, bet apmēram tā ir. Bet, jā, viņš ir optimāls šobrīd. Jā, bet kas attiecās uz kultūras ministriju, protams, ka ir valsts pasaulē, kur nav kultūras ministrija. Un vispār šodien, ja mēs runājam par kultūru, mums jāsaprot, vai mēs runājam par kultūru, vai mēs runājam par to, kā sadalīt naudu, vai ne? Es domāju, ka kultūra jau nebeigsies, piemēram, mākslinieki nebeigs glaznot un mūziķi nebeigs muzicēt, un dzejnieki nebeigs rakstīt dzejojus, ja nebūs, teiksim, valsts finansējums. Jā, teiksim... Bet jūs jau tikko runājat pretī, jūs jau teicāt, ka valsts finansējums ir jāsaglabā. Es vaicāju šobrīd par to kārtību, kā tas būtu sadalāms. Kā jau es teicu, par valsts finansējumu, tad valsts finansējums ir ciešā sazobē, iet ar vērtībām un prioritātēm, kas tiek noteikts, jebkurā mākslas žanrā, jebkurā jomā. Bet kā jūs iztēloties tātad, ja nav, man gribētu saprast to jūsu pozitīvo modeli, saprotu, mēs likvidējam kultūras ministriju, apvienojam to visu sociālo lietu ministrijā, bet kādā veidā jūsuprāt būtu tātad sadalāms šis finansējums jūsu modelī? Tātad es nenosaukšu konkrētus procentus, kā būtu jāsadala, bet es būtu par to, ka finansējumu saņem kultūras mantojums, viss, kas mums jau ir labs. Savukārt tas, kas tiek radīts un kas attiecās uz nākotni, tad to mēs rūpīgi izvērtējam, kā mēs to paskaidrojam sabiedrībai, kāpēc par viņu nav tas tiek darīts vispār. Bet kā jūs to, es domāju, tos mehānismus, vai tas ir kaut kāds, nezinu, ekspertu komisijas vai kā tas? Es konkrēti par mehānismiem nepastāstīšu jums, pateikšu godīgi, bet tas mans skats uz to ir tāds, kāds tikko paskaidroja. Tātad kultūras mantojums, viss, kas mums ir kultūras kanonā, tam nedrīkst naudu žēlot. Piemēram, ja mēs runājam par popmūziku, kur es personīgi pārstāvu, tad es uzskatu, ka, piemēram, tādām grupām kā Jumprava, kurām būs 35 gadu būs Jumpravai, viņiem, principā, vajadzētu dot valsts naudu. Es domāju, ka iedzīvotāji neiebilst, jo viņi ir sev pierādījuši daudziem hitiem, albumiem, stāvējuši cilvēkiem Latvijā klāt īpašiem dzīves notikumiem ar savu mūziku un tā. Bet vai dot valsts naudu, teiksim, cilvēkiem, kas jau nav pierādījuši, teiksim, mākslāts jautājums? Jā. Mans jautājums vēlreiz bija par mehānismu, kādā veidā, kas būs tie cilvēki, kas tad izlems, vai dot šo nodokļu maksātāju naudu? Es saku, ka es noteikti tas nebūšu, tie noteikti būs cilvēki, kuriem ir pieredze mehānismos, pārdalēs, sadalēs. Jā. Es, teiksim, varu runāt šobrīd par ideju, es varu runāt, teiksim, par būtību, par jēgu, ja, kas starp citu mums Latvijā kultūras jomā nav baigi skaidru visiem. Ja. Es zinu, ka daudz gudru veči šeit zālē un tā, bet visu laiku ir problēmas. 28 gadus nemitīgi. Ja. Sievietes arī ir. Kultūras joma funkcionē ļoti neefektīgi.
neefektīvi, respektīvi. Kā jūs domājat pēc finanšu rādītājiem vai pēc pēc rezonanses ārpus Latvijas, vai kā jūs domājat neefektīvi? Nē, kultūrā ir ļoti daudz problēmu. Mēs to varam runāt atsevišķi vēlāk, konkrēti, kas tas ir. Mēs vēlāk varam parunāt arī par finansējumu, par naudām, kā viņi tiek sadalīti, kur viņi aiziet un tā tālāk. Pajautāšu citiem arī. Šeit zālē kāds, kuram šķiet, viss ir kārtībā kultūrā Latvijā? Nē, es jautāju, normāls jautājums. Es domāju, ka... Reku kungs pirmajā rindā smaida. Jā. Jā, auditorijas jautājuma daļa būs pēc. Šī raidījuma nolikumā un vispār demokrātijā nav nekur atrunāts tas, ka mēs nedrīkstam uzdot jautājumus viens otram. Jūs, protams, drīkstat, tāpēc es gribēju palūgt komentēt Dāci Melbārdi. Kandidātiem ir kaut kas piebilstams par šo finansējumu no akcijas nodokļu? Es domāju, ka tas ir pozitīvs moments, tāpēc, ka akcijas nodoklis tāpat nonāk valsts budžetā un zēniem, kas iedzeras, būs par ko iedzert. Par kultūru. Tas tā. Belderkungs. Jā, varbūt Kādā veidā? Jā, mēs uzskatām, ka kultūras budžetam noteikti ir jāpieaug, un tā kā Latvijas kultūra politikas mērķis ir cilvēks, jo faktiski jau svarīgi ir, nevis tās mājas arī svarīgas, un daudzas mājas ir aizlaistas, un viņas ir jāremontē, un, protams, jāceļ ir koncertu zāle un Apnīgās mākslas muzejs, bet cilvēks, un tas, kas tur iekšā notiek, arī ir ļoti svarīgs. Un tas pirmais, kas ir jādara, ir jāceļ algas, jo tas violnieks, kas spēlē, kamēr Liepājas Dzintars nebija, piemēram, uzcelts, viņam bija tur 600 alga, es gan nezināju bruto vai neto sitienu, un tagad viņš sež Liepājas Dzintarā milzīgā... Nē, vienkārši alga jau viņam nav mainījusies. Viņš čīgā to violītu tādu pašu naudu tajā milzīgā, skaistajā mājā. Ja mums ir nauda, teiksim, uzcelt tādu milzīgu Liepājas Dzintaru par 40 miljoniem, tad es priecātos, ka viņi uzcēla, teiksim, par divreiz mazāku naudu, bet padomāt par cilvēkiem arī, kas sež tur tajā mājā iekšā un reāli ar to kultūru un mūziku nodarbojās. Respektīvi padomāt vairāk par cilvēkiem. Paldies, Kivičs kungs, jūs ierosinājāt pāriet pie tēmas par īpašumiem, par mājām. Runājot par tām finansēm, jā, un par šo kopējo kalendāru. Sākamies par kalendāru, teiksim, kas attiecās uz laukiem. Es esmu apzvanījis ļoti daudz kultūras namus un jautāju, kas par problēmu ir. Viņi saka, mums nav kopīgi kalendāri, mēs uztaisam vienā reģionā 7 pasākumus paralēli. Mums nav nekādu, teiksim, instrumentu, kur mēs varētu, un cilvēki nav nevienā pasākumā. Tas ir viens otrs, kas attiecās uz kultūras karti. Kultūras karti izmaksājas 1,2 miljonus. Un ja jūs uzklišķināsiet uz māksliniekiem un ierakstīsiet Raimonds Pauls, jums izliks ārā tieši nekas. Tā lapa netiek upgradeot, viņi maksā 1,2 miljoni. Tā kā Žagars sen nebija operas direktors, viņš joprojām tur bija operas direktors un tā tālāk. Un tas ir par to, kur tā nauda aiziet. Mēs runājam par budžetu un par finansēm. Skaidrs, ka pirmkārt nevajag nozagt valsts budžetu. Es nezinu, kurš ir atbildīgs par to, ka Latvijā 40-50% ekonomikas ir pelēkajā zonā. Mums nav visu laiku naudas, un mēs mierīgi sēžam. Un viss baigi forši, un kultūra arī nav naudas. Ja būs valstī naudas, ja netiks nozagts budžets, būs arī nauda kultūrai. Tieši vienkārši. Kivičs kungs? Jā, par sabiedrisko mēdīju. Tātad pirmais, līdzīgi kā kultūrā, vajadzētu skaidri nodefinēt vērtības, kuras tiek propagandētas sabiedriskajā mēdījā. Lai sabiedriskā mēdījā neparādās, ja reiz mums ģimene, ja ir vērtība valstī, lai neparādās kaut kā... Ko es tagad? Nē, ja mums Latvijā ir, teiksim, tradicionāli ģimene, konservatīvas vērtības ir vērtības mums, tad vajadzētu sabiedriskā mēdījā izvairīties no feminismu propagandas, no genderismu propagandas. Ko mēs... Paldies! Ko starp citu Latvijas radio var dzirdēt, kas attiecās uz Latvijas televīziju, tad Artus Kaimiņu un Aldi Govazem telefonu sarunu noklausīšanās, diemžēl, sabiedriskā mēdījā bija rupja iejaukšanās vēlēšanu procesā, nelikumīga. Un tā notikt nedrīkst. Kas attiecās uz privātiem mēdījiem? Privātiem mēdījiem ir 3 lietas. Pirmkārt, un esmu pats personīgi ar to saskāries, nedrīkst ļaut privātiem mēdījiem melot. Ir nenormāla situācija valstī, ka valsts radio iet reklāmas, vismaz kādu laiku atpakaļ gāja, mācieties šķirot ziņas.
Mēs dzīvojam laikmetā, kad mēs faktiski dzīvojam reālā informācijas apjukumā. Neviens vairs nesaprot, kas notiek. Kad parādījās šie viltus ziņu portāli, tagad paņēma to zēnu ciet. Pagāja 2 mēneši, kopš sāka par to runāt. Un ir zinām vecuma kategorija Latvijā, tad 50 plus, es teikšu, kur vēl joprojām, ja kaut kas ir rakstīts, tad viņi domā, ka tas tā arī ir. Mana māma, piemēram, skrolē uz leju Facebook, un viņa neskatās, vai alfa ir 1F vai 2F, un kā tas vispār bija iespējams Latvijā, ka tas turpinās tik nenormāli ilgi. Kam tas ir izdevīgi, ka valda totāls apjukums, kas attiecās uz vēl uz privātiem mēdījiem, tad, ja teiksim, būtu mana vara, tad es zinu, ka simtiem tiesas procesu Latvijā nav notikuši pret zeltaino presi konkrēti. Kāpēc? Tāpēc, ka šīs 3 formas, jautājuma forma, vai Jānis nav zaglis, Jānis iespējams ir zaglis, vai pilsētā runā, ka Jānis ir zaglis. Cilvēku dzīves tiek laustas, pateicoties šīm 3 iespējamības formām. Nav iespējams iesūdzēt tiesāt zeltaino presi, tāpēc, ka tiesā viņi saka, kur ir iespējams. Tas jau tikai jautājums, kas nevar pajautāt. Cik saprotu, Kevičs kungs, jūs esat par to, lai mēdīju pratību ieviestu skolā? Jā, nē, es esmu par to, lai vienkārši ar likumu aizliegt šīs 3 iespējamības formu, jautājumu formu, kaut kādu varbūtības formu. Aizliegt ar likumu to. Tāpēc, ka cilvēki, viņi jau nesaprot, piemēram, ja parādīsies, kādam neieptiksies, piemēram, Ints Dālders, un parādīsies uz žurnāla vāka uzraksts, vai Ints Dālders apzadzis savu kaimiņu, un Ints Dālders tiesāties viņu presi, tas tāds jautājums vienkārši. Un tā ir, jūs varbūt neesat to saskārušies, bet cilvēki, tiksim, atpazīstam cilvēku Latvijā ļoti daudzi. Pat neiet uz tiesām, tāpēc, ka... Par to īstenībā, tāpēc, ka mums diezgan jau ievilcies tā mūsu diskusija, vai sabiedriskajiem mēdījiem ir jāaiziet no reklāmas tirgus. No reklāmas tirgus sabiedriskajiem mēdījiem, kā mēs dzirdējām, tikko izējas ārā, bet kas ir jāizbeidz saistībā ar mēdīju politiku Latvijā? Es jums varu pateikt, kā cilvēks, kas ar to ir saskāries ļoti daudz, nedrīkst ļaut melot. Nedrīkst ļaut melot. Jā. Dosim vārdu Malbārdas kundzei. Jā, aicinu Keviča kungu izlasīt mediju politikas dokumentu. Ziniet, to dokumenti ir tik daudz, nenormāli daudz. Ziniet, es nevaru visus izlasīt. Ja jūs pretendēsiet uz kultūras lasīt visus dokumentus. Tomēr tā politika jāiepazīst. Nē, vienkārši mums drīzāk. Tik daudz nav, tur ir viens dokuments tikai, pat nemaz nebija. Es izlasīju tikko revīzijas dokumentus, 20 lapām, kur nav īpaši savienošanas. Es nepārtrauc nevienu brīdi, kad jūs runājāt. Es drīkstu tad pabeigt. Liels, ka atbildējāt. Bet es gribēju pateikt vienu lietu beigās. Ziņā, mēs visu laiku, jūs tiksiet dodās mājās. Bet mēs runājam visu laiku, kas un kā un problēmas un naudu un tā tālāk. Bet es gribu pateikt vienu labu lietu, ko varētu darīt kultūrā. Mums ir Latvijai dzimšanas diena, ne? Mēs viņu svinēsim 5 gadus, pa 65 miljoniem, Somijas svinēs 1 gadu 19, tas nav svarīgi. Būs ļoti daudz infrastruktūras objektu uzbūvēt un tādā garā. Bet es aicinu katru Latvijas mākslinieku, kas šobrīd skatās šo pārraidi, uzdāvināt vienu savu darbu Latvijai bez maksas. Paldies, vienu koncertu, vienu bildi. Vienalga ko. Vienu no sevis uzdāvinām. Paldies. Tas būs kaut kas labs nākotnē. Es tomēr izmantošu situāciju, kad es atnācu, man, protams, iepriecina tā doma, kad nākošais kultūras ministrs par Rijolniekiem teiks, ka viņš īgā. Tas ir absolūti fenomenāls kultūras ministrs. To, ka es varētu būt kultūras ministrs, pateicāt jūs, es neesmu par to domājis pagaidām. Paldies. Bet kāds ir jautājums